kāda starpība starp parasto zobu birstu un elektrisko zobu birstu kā dienu pret nakti. Vai ar parasto zobu birstu var kārtīgi notīrīt zobus? Jā, protams, var. Bet lielākā daļa cilvēku zobus tīra pārāk īsu laiku. Tas ir pēc dažādiem pētījumiem pierādīts. Man liekas, vidēji cilvēki tīrīt minūti ar kaut kādām sekundēm, kamēr būtu jātīra 2 minūtes. Elektriskajiem zobirstiem forši fīši, ka viņām visām 2 minūšu timers, un viņš vēl sadalīts pa 30 sekundēm, lai mēs vienmērīgi iztīrītu visus zobus. Līdz ar to nesanāk baigi nočītot. Un otra lieta vienkārši sariņu kustības. Mēs ar roku varam kustināt tik ātri, cik varam, tad soniskās zobu birstas viņai šie sariņi kustās uz augšu, uz leju pašas, un Philips Sonicare ar 62,000 sariņu kustību minūtē. Un ar roku to nav iespējams izdarīt. Līdz ar to pat, ja mēs paviršķīram zobus, pat ja mēs čītojam un izslēdzam zobirstu ātrāk ārā nekā vajadzētu, mēs tāpat tās notīrīsim zobus daudz labāk. Un pieņemsim, ja mēs apskatāmies Oakley birstas, tad viņām ir šādi modeļi, kam ir savi ekrāni, un ekrānā viņi iezīmē žokli pēc zobu tīrīšanas un konkrēti parāda, kurus zobus viņi uzskata, ka nav pienācīgi labi iztīrīti, un iedod papildu laiku, lai iztīrītu tās zonas, kuras esam izlaiduši.